Es noteikti uzskatu, ka kāds uzdarbojas kā krāpnieciska organizācija, varbūt pat ir iesaistīta, kas tieši iet uz šiem treniņiem un zog citiem inventāru. Jo es redzēju, ka citiem tur ķēdes jau taisās vaļā, un man bija diezgan jaunas ķēdes pasūtītas, labās it kā. Es uz sāpinās šodien nevarēju piedalīties komandas spēlē un nevarēju viņu palīdzēt. Tas laikam viss. Es saprotu, uz ko tu tēmi, Agri. Es zinu, vienkārši man ir ko teikt šajā jautājumā. Mūsu komandā visi spēlētāji ir kāds īpašs talants. Bet mēs esam jauna komanda, ambicioza, protams, bet vienkārši mēs vēl neesam atklājuši visus tos savus trumpjus un visas savas pozīcijas, kur kas ir. Bet tas viss tiek pieslīpēts tagad. Zāli beidzot tikām pie savās zālēs, būs treniņi, būs sagatavošanās. Kā redzam, jau šodien nāca pirmā uzvara, tā kā viss tikai uz augšu notiek. Tas pirmā sezona, pirmos kucenus slīcinam. Ļoti labi noorganizēts. Tiešām prieks, ka ir iespēja jauniešiem nākt un piedalīties šādā veida sacensībās. Un nekas nestāv uz vietas. Un prieks, ka arī amatieriem ir šāda iespēja šādos turnīros. Šobrīd, teiksim, līga jau ir pusē. Par lielākiem spīdekļiem jau varētu mēs runāt tikai uz sezonas beigām, bet vēl jau, protams, daudz kas tiks parādīts un daudz ko redzēs. Bet viens no lielākajām, protams, ir mūsu komandas Ugijs Kudriaucevs. Noteikti. Vēl rekur roku ceļ Andris Bačuks, es domāju, viņu arī varam pieminēt. Norvēģija, protams, nav tas augstākais līmenis, kādu varētu vēlties gūt, kurā varētu būt pieredzi un attīstīt savu talantu, bet, protams, neskatoties uz to jāspēlē, kur var.